Dmitrija mamma Jeļena pat iedomāties nevarēja, ka puišiem raksturīgie hobiji viņas dēlu nemaz neinteresēja. Lai arī dēls devies uz dažādiem pulciņiem, par savu vēlēšanos dejot viņš bija noklusējis un tikai 7 gadu vecumā par savu nodomu pastāstījis mammai. И вот хочу сказать родителям, чтобы они тоже очень внимательно относились к желаниям, присматривались своих детей, потому что не всегда вот куда мы их сами пихаем, они этим хотят заниматься. Танец, он всегда пригодится, и везде, например, с девушкой танцевать. Не каждый сможет так хорошо, как танцор, например. Dmitrijs savu dejas partneri Luīzi iepazinis pirms 3 gadiem. Pāris sadejojies tik tālu, ka šobrīd pamatoti kaļ ļoti ambiciozus планus. Наша самая главная цель – это стать чемпионами мира, поехать на чемпионат мира. Поэтому мы сейчас усердно готовимся к латвийскому чемпионату, чтобы там занять 1-е место и поехать на чемпионат мира. Sapnis doties uz pasaules čempionātu Vācijā bija apdraudēts, jo Luīzes mamma pēkšņi zaudēja darbu un vairs nevarēja apmaksāt meitas deju nodarbības. Lai bērni tomēr nonāktu pasaules čempionātā, māte apņēmīgi sāka meklēt finansu iespējas. Практически там большая часть нашего заработка идет на все тренировки, костюмы, поездки, потому что вот правда есть такая пословица, что талантам надо помогать. Luīzes māte rakstījusi dažādus piedāvājumus, aicinājumus, iesniegumus, kur vien spējusi, līdz dzirdīgas ausis atradusi SMS Kredita LV projektā Labie darbi LV. Es varu tikai apbrīnot mazo dejotāju Luīzes un Dmitrija dejot prasmi, darba spējas un neatlaidību. Ne tikai uz sporta deju laukumu, bet arī Labie darbi LV projekta konkursa laikā. Manuprāt, šīs spēcīgās rakstura īpašības arī ļāva viņiem iegūt pārliecinošo uzvaru. Talantīgajiem dejotājiem Dmitrijam un Luīzei uzvaru konkursā Labie darbi LV palīdzēja izcīnīt viņu ģimenes. Katrs ģimenes loceklis no jaunākās līdz pat vecākajai paaudzei palīdzēja vākt balsis. И то, что они сейчас умеют, это благодаря вот этим каждодневным летним тренировкам. Вместо того, чтобы быть на море, они по 5, по 6, по 7 часов занимались в зале, меняли потные, мокрые майки. Talantīgie dejotāji Luīzi un Dmitrijs kopā ar savām ģimenēm no sirds pateica katram, kurš noticēja viņu talantam un spējai kļūt par labākajiem pasaules mērogā, atbalstot viņu centienus projektā Labie darbi LV. Man ir prieks, ka mēs ar Labo darbu LV palīdzību varējām palīdzēt šiem bērniem turpināt, attīstīties, turpināt, trenēties, lai nākotnē turpinātu sasniegt aizvien labākus rezultātus, ne tikai Latvijas līmenī, bet es ceru, ka ir Eiropas un pasaules līmenī.